pēc apjomiem un apveidiem redzam, ka šis ir liels automobīls. Jā. Mūs sagaida svarīga pirmizrāde, jo Ķīpslā pirmo reizi Latvijā būtībā tiks prezentēts, es nebaidošu šī vārda līdz šim, ne tikai lielākais, bet pilnīgi noteikti ambiciozākais Dacia modelis. Un, bez liekas kavēšanās, dāmas un kungi, jūsu uzmanībai jaunais Dacia Bigster. Paskat, cik meitenēm tālu bija jāiet, lai visu dabūtu no tā automobīļa. Tātad automašīna patiešām ir iespaidīga. Jā, visi, kas seko līdz notikumiem auto pasaulē, droši vien būs pamanījuši, ka Dacia Bigster ir Dacia Duster lielais brālis, taču ar to droši vien, ka nepietiks, tāpēc, ka šī ir automašīna, kas tiešām fokusējas uz pašu svarīgāko. Mēs redzam, dizains ir atbilstoši tagad Dacias jaunajiem standartiem. Es aiziešu te otrā pusē, lai nebūtu priekšā kamerām. Lūk, tātad, robusts, augsts, pēc iespējas līdzīgs visurgājējiem, kādu mēs jau esam pieraduši redzēt Dacias crossover. Tādi pāris akcentiņi te priekšā, mēs redzam, te ir tāds noformējums, lai automašīna varbūt ikdienā būtu tāda, lai mēs noliekot automašīnu stāvvietā un tad ietu, piemēram, uz mājām uz darbu, tomēr gribētu atskatīties, jo tas ir ļoti svarīgi. Ja jūs esat nopirkuši automašīnu, kur noparkojot jūs negribat uz to atskatīties, jūs neesat nopirkuši pareizu automašīnu. Un šī noteikti tāda nebūs, tā kā jums gribēsies palorēt, vai jūsu Dacia Bigster viss ir kārtībā. Kā jau mēs redzam, tāda ģeometriskā, praktiska virsbūve. Interesanti īpašība ir tas, ka aizmugurējie durvju roktur šitiem te ir iestrādāti durvju statnī, kas ir zināmā mērā praktiski, un arī ziemā tie roktur tik ātri nepaliek netīri. Mums, protams, ir pamatīgs klīrens, tagad no galvas nepateikšu cik, bet var redzēt, ka ir pietiekami liels. Protams, ka arī Dacia Bigster tāpat kā Duster ir pilnpiedzīve, 4x4, šajā gadījumā kopā ar manuālo pārnesumu kārbu, un mums ir arī veseli 1, 2, 3, 4, 5 braukšanas režīmi, kas īstenībā šādas klases automašīnai gadās nevienmēr. Tātad dažādiem segumiem, dažādiem braukšanas apstākļiem mēs varam izvēlēties attiecīgo, kā saka, iestatījumu kompleksu. Un Extreme versijā tam visam vēl pievienojās sistēma braukšanai nogāzēs, jūs paši nemākat braukt pa slidenu nogāzi, piemēram, ziemā, un arī mazgājama salona apdara. Neesmu droši, vai tā ir tieši šī versija, iespējams, ka ir, bet tas nozīmē, ka šī automašīna patiks tiem, kam ir tādi hobiji, kas prasa, teiksim tā, došanos varbūt ne pašos tīrākajos apstākļos. Tas nozīmē, ka automašīnas salonu varēs izmazgāt. Par dzinējiem tas ir ļoti svarīgi, kas tad atrodas zem motora pārsēkā. Tad šī automašīna, Dacia Bigster, ir pilnībā elektrificēta. Tā nav elektriska, bet tā ir elektrificēta, tāpēc, ka mums ir hibrīda motors ar 130 zirgspēkiem un jau pieminēto pilnpiedziņu. Mums ir maksimālā jaudas versijā 155 zirgspēki, tātad arī hibrīds, un tas savukārt jau ir pieejams ar automatizēto ātrumkārbu. Un es jau dzirdēju jautājumu, vai šī Dacia varēs braukt ar gāzi? Jā. Dacia Bigster arī varēs braukt ar gāzi, tātad gāzes iekārta jau no rūpnīcas ir LPG, un zināmā mērā šī gāzes sistēma, varētu teikt, aizstāja kādreizējo dīzeli, jo ar abām degvielām un pilnām bākām automobils varēs veikt 1450 km, kas būtu tāpat kā kādreiz dīzeļi brauc ar 1000. Tad, kad mēs tiksim līdz salonam, es te mazliet pavēršu durvis, tad mēs ieraudzīsim vienu Dacia netipisku un praktisku īpašību. Tāda aizmugurējo sēdekļa atzveltne šeit ir salokām 3 daļās. Bieži vien tas negadās automašīnās, kur tiek domāts arī par, izmaksām. Tātad 20, 40, 20 vai 40, 20, 40, tātad jā. Un vidiņš nolokās atsevišķi. Dacia tas pilnīgi noteikti ir jaunums, bagāžnieku ietilpība. Pataisīsim vaļā. 700 pār pa 700 litriem bez nolocītiem sēdekļiem. Protams, ka sēdekļus nolokt, tad tur ir, tur pie 1600 litriem laikam sanāk. Es nezinu, šai automašīnai, šai versijai vai tā ir, bet pirmo reizi Dacia vēsturē mēs varam dabūt arī bagāžnieku vāku elektrisku piedziņu, kas cilvēkiem bieži vien mūsdienās pietrūks, un viss ir labi, bet man negribās taisīt to vāku vaļā. Tad arī tas
Bigsteram būs pieejams. Un būs arī tāda U-clip aksesuāra sistēma, kas padara ikdienas dzīvi vienkāršāk. Vienkāršos vārdos sakot, tajā automašīnā nekas nemētāsies riņķī apkārt. Tā kā katrai lietai būs sava vieta. Vēl mēs varam dabūt arī panorāmas lūku, 10 colu ekrānu, kāds ir šajā automašīnā, bezvadu lādētāji, pats sakot, Bigsterā ir viss, kas ir vajadzīgs tādai modernai, mūsdienīgai dzīvei. Un šī automašīna varbūt atšķirībā no Duster ir domāta plašākai publikai, jo tas ir vienlaikus gan ģimenes, gan darba auto. Šis ir iespējams daudziem būs pirmais Dacia automobīls, jo varbūt, ka līdzinājie modeļi kaut kādu iemeslu dēļ dievainā kārtā neuzrunāja, tad Bigster varētu būt arī tāds, kā saka, Conquer modelis, kas iekaro pircējus pat no citām markām. Un lielā mērā tur palīdzēs arī cena, tāpēc, ka tagad uzmanību. Labākā cenas un snieguma attiecība šajā klasē, tātad Dacia Bigster sākuma cena 22 890 eiro. Šis auto, protams, ir dārgāks, bet sākuma cena ir zem 23 000 eiro par kompakt klases crossover. Tā kā, tas ir diezgan unikāli. Mūsdienās par 4,5 metrus garu, pilnvērtīgu, es pat neteiktu pilsētas, bet pilsētas un ārpilsētas apvidas auto, tas ir ļoti labi. Tā kā, tā komforta aprīkojuma veiktspējas kombinācija, tur patiešām Dacia vispār konkurentu nav. Un droši vien tieši tāpat kā pirms minūtēm 10 vai 15 runājot par ekskluzīvo un eksotisko Renault 5, es teiktu, ka arī Dacia Bigster šajā gadījumā gan izmēri un iekārtojums paši par sevi runā daudz labāk nekā kad tie ir nosaukti vai uzrakstīti uz papīra. Tāpēc, dāmas un kungi, paldies par uzmanību, un jaunais Dacia Bigster ir pieejams jūsu apskatei un uzmanībai. Lūdzu!